Labrīt! Jāņas Troja tuvojas, tādēļ šoreiz Sems izgāja ielās, lai noskaidrotu, kā tad cilvēks sin Jāņas. Čau! Kur tu plāno Jāņas sinēt? Es domāju, ka laukos. Pilnīgi noteikti ne Rīgā. Pilnīgi noteikti ne. Ar ģimeni, draugiem? Ar ģimeni, ar draugiem. Visiem sen neesmu satikusi. Neesmu no Rīgas. Esmu no Liepājas puses. Noteikti braukšu uz turieni. Obligāti dabā, ar šašlikiem, ar draugiem. Ar draugiem, jā? Arī ar ģimeni vai tikai draugiem? Jā, ģimeni un draugiem obligāti. Mēs vienmēr katru gadu satiekamies. Aizkraugas rajonā, Setas pagastā, lauku mājās. Atbraucu speciāli no Anglijas. Šogad? Jā. Šogad zaķi, kur mēs braucam? Pie draugiem uz Balsku. Kādi jums ir Jāņa sinēšanas plāni, ar ko kopā, kurā vietā? Ar ģimeni, laukos, pie ugunskura, ar dziedāšanu un tautas starbruņķiem. Ir doma Raiskumā. Šobrīd vēl neesmu izlēmusi. Vēl domāju. Visticamāk ar ģimeni laukos. Do you know Midsummer Fest in Latvia? Yeah, I know. Are you going to celebrate it this year? I guess yes, for sure, because we are here. I think 22nd in Brīvdabas muzejs and 23rd probably in Jelgava. Kādas jums ir tradīcijas Jāņos, varbūt tādas, kas katru... Liekt pār ugunskur netīšām aizķerties, apdedzināt kāju un tad ārstēties. Māju izpušķojam, ar visam tam Jāņa zālēm, labām un nelabām, lai aizdzentos garas ārā. Tā mēs tur darbojās, var teikt. Parastās latviešu tradīcijas ēst sieru, taisīt vītpainedziņas, dzert tālu, dziedāt Jāņa dziesmas. Tētim ir dzimšanas diena 24. tā kā svinam arī pie reizes jubileju. Ugunskura salus, sieras, dziesmas, viss kā pie visiem. Разжечь костер там, вот и перепрыгивать через костер. У кого там, кого зовут Янис, того поздравить, конечно. Ну и так, посидеть. Nu, pats galvenais būtu visiem kopā, būt pie meža, pie dabas, nezinu, kaut kur ir zaļš, klausīties Jāņa dziesmas un, jā, būt kopā. Nu, man Jāņa atsacījās ar veciem laikiem, teiksim. Kā senie latvieši iesāk alutiņš, gaļīt, ugunskurs un vispārējās tradīcijas. Un tāpat arī, teiksim, jauniem un vecākiem jau grūtāk to papārdzēni iet meklēt. Un ar ko te uzticējas Jāņa? Ar ugunskura draugiem, Jāņa zālēm, Jāņa dziesmām pilnīgi noteikti, lekšana pār ugunskuriem. Kaut ko, kas ir tuvs dabai, forši. Ar ugunskuru, līgo dziesmām. Ar smaržām, dažādām ziediem, tieši vainagdziņiem. Ziedi un garas naktis un draugu loks un jautrība. Man no bērnības palicis atmiņā, ka pie ezera bija ļoti daudz cilvēku un ugunskurs, un mēs maz takojām, un tas skaistākais. Do you have similar fests in Czech Republic? Similar, maybe on 1st May night, which is quite similar with a similar meaning, like for girls finding some boys and for boys finding some girls and something like that, if I understood right what is this about. And it's the same like jumping over fires and dancing. Kādu mūziku tu klausies Jāņos? Noteikti latvisko. Paši dziedam, paši dejojam, paši klausamies. Nu, arī Jāņa dziesmas. Mūziku arī dzīvo, noteikti dzīvā. Ja ir iespēja klausīties dzīvot, tad noteikti vajag to darīt. Latviešu vienmēr līgo dziesmas, vienmēr ir tieši latviešu dziesmas.